Sveiciens visiem. Es iesākšu vēl ar mirkli lūkšanā. Ja? Vēl paliksim mirkli lūkšanā. Svēts, 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 tu esi, kungs. Paldies, ka tu esi šeit. Ješua. Jā, Dievs, mēs apzināmies, ka mēs nedziedam gaisam, mēs nedziedam par notikumiem, kas reiz bija, vai personai, kas reiz dzīvoja. Mēs tuvojamies dzīvam Dievam. Mēs pievienojamies dziesmai, kas šobrīd skan debesīs. Pielūgsmē, kas nekad nav apstājusies. Mēs vienkārši apstājamies tavā priekšā. Mēs apzināmies, Dievs, ka tu esi šeit. Tev pieder valstība, spēks un gods. Svētais Gars dara savu darbu pie mums. Atdar mūsu acis, mūsu gara acis. Jēzus vārdā paņem nost jebko, kas traucē. Ļauj mums saredzēt Jēzu tevi un caur tevi saredzēt Tēvu un viņa sirdi šajā rītā. Mēs esam šeit dēļ tevis, Dievs. Mīlam. Mēs tev mīlam, Jēzu. Runā uz mums, mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Un draudz teica, mazliet skaļāk, un draudz teica, ļoti labi. Šis jau bija ļoti labs skaļums, amen. Ir tik svarīgi mums apzināties to, ka mēs šodien neesam sapulcējušies to, ko es teicu, domāt par personu, kas reiz dzīvoja, bet viņš ir klātsošs laikā un telpā. Un tamdēļ tas maina jebkuru tēmu, ka mēs pieskaramies domājot par Dievu. Ka viņš aizvien ir šeit klātsošs. Viņš teica, ka viņš ir Imānuēls, viņš sev atklāja viens no viņa vārdiem, jeb veidiem, kā viņš sev atklāja, bija Dievs ar mums. Viņš ir Dievs ar mums arī šodien šeit. Un domājot par šodienu, pirmkārt gribu pateikt, ka man ir liels prieks būt šeit. Šīs nama saimnieks Mārtis, tuvs draugs un mīļš brālis. Un man ir milzīgs prieks par to, kas šeit notiek. Un kad arī tiek dots laiks slavēt, tas ļoti svarīgi. Vienu dienu pazudīs vārdi, bet dziesma neapstāsies. Kas dzied par Jēru, kas sēž tronī. Vienu dienu svētrunas apstāsies, bet slāva nekad neapstāsies. Un tāpēc vienkārši būt vietā, kur Jēzus tiek slavēts, kaut kas mainās. Un es esmu ar muzikālu izglītību, bet šī nav karaoke. Mēs nedziedam līdzi, mēs tuvojamies personai. Un tik ļoti svarīgi to apzināties, un man reizēm var aizmirsties arī. Bet es ceru, ka tu šodien kaut mazliet to sajūti, un es ticu, Dievs turpinās šīs dienas laikā to atgādināt. Tāpēc, paldies tev, Jēzu. Tas, kas nāk tavā galvā kā pirmā doma par Dievu, ir iespējams pats svarīgākais, ko tu vari savā dzīvē domāt. Kāds autors teica, kas nāk tavā prātā, kas ir pirmā doma, ka tu iedomājies vārdu Dievs. Apstājies un padomā sev klusumā. Bilde, rakstura elements. Kas ir pirmais? Nevis tas, ko tu gribētu pateikt, bet kas ir pirmais, kas dabīgāk nāk ārā. Tāds autors Tozers, viņš teica, ka tā ir lieta, kas iespējams ir vissvarīgākā par tevi. Un arī šajā dienā es gribu kopīgi domāt par to, kāds ir Dievs.
Jēzus nāca 1. gadsimtā, viņa vārds bija, kā mēs dziedājam, Ješua, tas viņa ebrejskais vārds, un viņš nāca, un viņš bija tāda interesanta, un es teiktu arī skandalosa personība. Man bieži arī ir bijis stereotipi visādi, kāds viņš bija, un ir dažādi pieņēmumi, mums ir filmas, kas reizēm palīdz, un tad ir kristiešu filmas, kas reizēm nepalīdz. un tad liekas, vajag kaut ko tādu, kas ir, kam ir tā sāls. Ja? Tā kā Jēzus dzīvē bija sāls, viņš nebija tāds viendabīgs. Cilvēkiem bija reakcija, tā, ka viņš staigāja. Man patīk braukt atpakaļ uz Izraēlu, un es pētu un skatos, kāds bija tas viņa konteksts, ka viņš staigāja. Kāda bija tā vide. Tik daudz, ko reizēm es esmu palaidis garām, un man fascinē tas, ka Jēzus, viņš nebaidījās būt ar viedokli. Un vienlaicīgi viņa dzīve pievilka cilvēkus. Un ir kāds stāsts, kur Jēzus jau iet, un Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa, ja tev ir bībeles, tad var atšķirt, ja ne, tad vienkārši klausies un seko līdzi. Un šajā stāstā Jēzus atkal ir notikuma centrā. Ja? Viņš iet, un ir rakstīts 1. pantā, Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā, ir rakstīts: daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Un tad ir rakstīts: farizēji un rakstu mācītāji kurnēja. Šis pieņem grēcinieks un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem sāk stāstīt līdzību. Un tad Jēzus sāk stāstīt 3 dažādas līdzības. Bet ko es gribu šeit parādīt? Jēzus pievilka dažādas cilvēkus. Un šajā sākuma daļā mums tiek parādīts 2 cilvēku kategorijas, kas visu cauri Jēzus dzīvē viņu pavadīja. Vienu Bībeli bieži sauc kā grēcinieki, muitnieki. Ja? Tā laika cilvēki, kas apzinājās, ka viņi nav pēdiņās kristīgi. Jā, tajā laikā vēl kristietība nebija, bija ortodoksālā judaisms, tad viņi sekoja ebreju, Izraēla dievam, tie, kas bija ebreji. Un tad citi vienkārši vairāk, kas bija grēcīgi, viņi teica, mēs jau pie Dieva nevaram tikt, un viņi apzinājās, ka viņi ir salauzti, un viņi dzīvoja dzīvi. Un tad nāk šis rabīns, šis ebreju skolotājs, Ješua, un viņš sāk iet savādāk. Viņš sāk iet pie tiem salauztiem cilvēkiem. Un ir rakstīts, ka viņš pulcējās ar viņiem un pat ēda, kas tajā laikā bija pilnīgi neierasta. Mums grūti to tā saprast mūsu kontekstā. Bet priekš viņa tas bija kā revolucionāri. Ēst ar kādiem, kas šķiet ir pilnīgi nepieņemama suga gandrīz. Tā ir viena tāda šķīra, ja? Mēs teiktu vārds grēcinieki, jeb salauzti cilvēki. Ja? Tajā vidū bija arī ebreju nodevēji, kas ievāc nodokļus, kas nevienam nepatīk. Iedomājas cilvēku, ja? Grupu, kas varbūt nevienam nepatīk. Tad tādi ir tie, ar ko Jēzus pavadīja laiku. Un tad ir otra grupa. Otra grupa ir 2. pantā rakstīts: farizēji un rakstu mācītāji kurnēji. Viņi vēro Jēzu, viņi seko viņam, bet savādākā veidā viņi skatās, kas viņiem nepatīk viņa dzīvē. Un viņiem ļoti nepatīk, ka šis Jēzus, ka viņš iet pie šiem cilvēkiem. Un tad Jēzus, viņš bija ļoti labs stāstnieks. Un patiesībā, man liekas, tā ir tāda reizēm pazaudēta māksla, apziņa par Jēzu. Viņš bieži nesludināja svētru, un viņš teica, zini, man ir kāds stāsts. Viņš bija ļoti labs stāstnieks. Viņš teica vairāk stāstus un līdzības bieži nekā var likties tāda teoloģija, ka tie, kas zina, ka tā pa punktiem salikt. Un man tāda patīk, bet es saprotu, ka Jēzus nāk no vidas, kur viņš skatījās, kas ir apkārt. Viņš teica, zini, debesu valstība kā sēkla. Ir koks. Ja? Un viņš ņēma elements, kas bija viņa dzīvē. Un tad viņš redz, ka ir šīs 2 grupas, līdzīgi kā šeit apsēdušies 2 pusēs. Ja? Es nesen vadīju kursu un bija kāda reize, kad vienā pusē visi bija apsēdušies, un tad visi baidījās iet otrā pusē, jo kādam bija jāiet pirmajām. Tad es domāju, vai bija kaut kur pierakstīts, kuram jāsēž kurā pusē, visi izvēlējās sēdēt vienā. Šodien jūs izskatieties diezgan kaut kādā koleģiāli. Ja? Te bija tukšāks, bet es arī aizgāju tajā pusē. Bet, jebkurā gadījumā, Jēzus redzēja šīs 2 cilvēku grupas. Viena gribēja ar viņu būt, un citi gribēja viņu izaicināt. Un ko dara Jēzus? Un tad viņš stāstīja. Ja? Tur ir 3 stāsti, un es šodien gribu mazliet pieskarties 3. stāstam.
Pirmā bija par pazudušo avi, tad bija par monētu, sudra monētu, un tad pēdējā ir par kādu citu stāstu. Tad viņš, tas ir Jēzus, stāstīja, kādam vīram bija 2 dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam, tēvs dod man īpašumu daļu, kas man pienāks, un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemetinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēd, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies, viņš sacīja, cik daudz algāģu strādnieki, ja? Jaunā paudze, tāds vārds. Cik daudz strādnieku ir manam tēvam, kur pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam, tēvs, esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja, tēvs, esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri pienesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu un velciet viņam pirkstā gredzenu un apavus kājās. Vediet baroto teļu, tas nozīmē lielu ballīti. Nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies, jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies, un viņi sāka līksmoties. Tātad Jēzus, redzot šīs 2 grupas, viņš saka, es izstāstīšu kādu stāstu. Un visticamāk, tu šo stāstu pazīsti ar vārdu pazudušais dēls, stāsts par pazudušo dēlu. Un mēs tūlīt pēc mirkļa apskatīsim to, vai tas ir pareizais stāsts nosaukums. Bet mēs redzam, ka šajā stāstā ir jaunākais dēls, tēvs un vecākais dēls. Un šis jaunākais dēls ir diezgan radikāls priekš tā laika. Un tas, ko viņš saka savam tētim, būtībā ir dod man īpašumu daļu, mantu, un es došos prom. Un ko tas nozīmē tajā kontekstā? Tas nozīmēja, to parasti darīja, kad tēvs jau bija miris. Un tas bija kā uzbrauciens, sāpīgs uzbrauciens tēvam. Citiem vārdiem tas būtu tā kā viņš pazemoja savu miesīgo tēvu. Ko viņš dara? Viņš paņem to, kas bija pilnīgi nepiedienīgi tā laika kultūrē. Varētu teikt pasaulīgi un ne koleģiāli nekādā ziņā. Ja? Un tas, ko viņš dara, viņš paņem un viņš ar šo naudu dodās, mēs teiktu, pasaulē. Viņš dodās un ir rakstīts šajā stāstā, ka viņš iztriec to naudu. Un viņš dzīvo, kādos tulkojumos teikts vārdu amorāli, ja? Viņš dzīvoja amorāli izlaidīgi. Un tad viņš to izdara, viņš dzīvo un pienāk mirklis, ka pēkšņi tas viss tiek pazaudēts. Situācijas sabrūk, viņa dzīves tā kā pamats sabrūk. Vairs nav naudas, viņš ir aizgājis no savām mājām, pievīla savu ģimeni. Un ne tikai tas, uznāk reāli grūta situācija, viņš paliek bez naudas un sākās bats. Un viņš bija dēls namā, kas nozīmē, ka viņam, visticamāk, bija kalpi, ja, ko mēs vēlāk stāstā redzam. Viņš bija no tāda laba status nācis un pēkšņi viņam ir jāiet, kļūt par kalpu. Un kas notiek? Viņš iet un ne tikai viņš kļūst par kalpu, viņš dara kaut ko, kas ebrejiem bija nepieņemama. Viņš gāja pie cūkām. Priekš viņiem tas bija nešķīsts dzīvnieks. Viņš gāja tik zemu, ka viņš gāja pret visu, kas viņam bija mācīts, visu viņa bērnību. Tas bija dzīvnieks, ar ko viņš nedrīkstēja pieskarties, kam nedrīkstēja būt tuvu. Tas nozīmē, ka viņš garīgi un morāli kļūst netīrs, nešķīsts. Un viņš nokrīt līdz šim zemākajai vietai, ka viņš gribētu ēst to, ko dod cūkām. Tik zem nonāk šis puisis šajā stāstā. Un kas notiek? Mēs redzam, ka šajā situācijā ir šis grēks. Un grēka rezultātā, kas notiek? Viņš pazaudēja kā dēls apziņu
no kurienes viņš nāk, ka viņš ir tēva dēls. Viņš arī caur šo situāciju cūkām patiesībā pazaudē apziņu par savu identitāti, kā kāds, kurš seko Dievam, kādam, kam bija norādījumi. Un kas notiek tālāk? Ir svarīgs vārds 17. pantā. Attapies, viņš sacīja. Ja tagad būtu emoji, tad es uzliktu to gaismiņu. Ja? Attapies, viņš sacīja. Viņš nokrita, cik zem varēja. Un attapies, viņš sacīja. Es nezinu, vai tu savā dzīvē esi gājis pa soļiem uz leju, un ka tev ir bijis mirklis, kur tu varētu teikt, ka tu esi piedzīvojis kaut ko līdzīgu. Tu esi attapies. Ka tu esi aizgājis pārāk tālu kādā virzienā. Šis puisis attopās, viņš runā, kad viņa tēvam, viņš sāk domāt par savu tēvu. Viņš sāk domāt, no kurienes viņš nāk. Viņš sāk domāt, kas bija tur atpakaļ, no kurienes nāku. Vai ir ceļš atgriezties atpakaļ. Un tad man ļoti liekas interesanti šī daļa. Attapies, viņš sacīja, viņš sāk domāt par savu tēvu pa mājām. Viņš saka, cik daudz strādnieku algāģu manam tēvam, kur pārpilnībā ēd maizi. Es tam mirstu badā. Un tad viņš izdomā rīcības plānu. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam. Un te būtībā ir viņš izveido, ja te būtu lapiņa, viņš izveidot runu, ko viņš teiks. Es sacīšu savam tēvam, esmu apgrēkojies. Un tad viņš saka kādu svarīgu lietu. Viņš saka, es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Kas šeit ir ļoti, ļoti svarīgi? Šajā mirklī, viņš teica, ka viņš attapās. Viņš sāk saprast, ka kaut kas ir jāmaina. Viņam iekšēji sirdī kaut kas noklikšķēja. Mēs teiktu, tas ir tas grēku nožēlas mirklis, kas ir griezties projām no kaut kā. Un viņš sāka griezties pretī ceļam atpakaļ. Viņš kā dēls bija saredzējis. Mēs varam lasīt, kā viņš jutās. Mēs domājam par sajūtām. Viņš jutās necienīgs. Viņš saka tekstā, es vairs neesmu cienīgs. Viņš jutās necienīgs. Viņš jutās izstumts. Viņš grib teikt tēvam, pieņem mani. Viņš bija pazaudējis savu statusu, jeb to, kā dēls viņš varēja būt. Viņš teica, pieņem mani par strādnieku. 3 lietas. Viņš jutās necienīgs, izstumts un pazaudējis savu statusu. Redz, draugs, grēks ir ļoti viltīga lieta. Tajā paliekot, tas sāk formēt to, kā tu domā. To, kā tu domā par sevi, bet vēl svarīgāk to, kā tu domā par Dievu. Kas ir pirmā doma, kas nāk tavā galvā, kad tu domā par Dievu? Kas, varbūt tas grūtāks jautājums, kas ir pirmā doma tavā galvā, kad tu esi zemā vietā? Vai kad tu esi bijis zemā vietā savā dzīvē? Ko tad tu domā par Dievu? Tā, ka viss ir labi, tas ir viens, vai ne? Tagad ir forša konference, tas vēl varbūt kaut kas cits. Bet grūtā mirklī, ja tu pārdomā, tad tiek pārbaudīta. Tā kā, pret zemi kārtīgi, kā riepas pret zemi ir rīve, tad tiek pārbaudīts, ko tu tiešām domā par Dievu. Un grēks ir ļoti viltīga lieta, jo grēks sevi ietver melus, nepatiesības vai puspatiesības par to. Un redzi, šis jaunais cilvēks, viņam notika kāda ļoti svarīga lieta, viņš sāk sevi redzēt caur savu grēku. Un es nezinu, vai tu savā dzīvē esi bijis tādā vietā, kur tu sevi redzi caur savu grēku. Varbūt tu šodien jūties līdzīgi. Varbūt necienīgs nākt pie Dieva. Jo redzi stāstā, viņš tiek saukts par dēlu. Viņam piederēja tēva mājas un attiecības ar tēvu. Bet caur grēku, caur grēka melīgo realitāti, viņš noticēja meliem. Ka viņš ir necienīgs, ka viņš ir izstumts, ka viņš pazaudē savu statusu. Vienkārši tagad viņš ir super depresīvā vietā. Ja? Un es nezinu, vai tu spēji skatīties šo situāciju un teikt, es varbūt esmu piedzīvojis kaut ko līdzīgu, vai šobrīd jūtu kaut ko līdzīgu. Jo viņš kā tēva dēls bija pazaudējis apziņu, kas viņš patiesībā ir. Tik ļoti tā rīcība salauza viņa domāšanu, patiesībā viņa sirdi. Mēs šodien dzirdējam par salauztām sirdīm, ne?
sāpīgas situācijas, viņas mēģina tikt līdz mūsu sirdīm, lai salauztu un iefiltrētu melus. Ja? Grēks nav tikai rīcība, kaut kas slikts pret Dievu. Tas ir visdziļākajā vietā, tā ir arī domāšana, ko tu domā. Jo tas, kā tu domā, Salmana pamācības saka, kā cilvēks domā, tā viņš arī ir tiešā tulkojumā. As a man thinketh, so he is. Tas, kā tu domā, ietekmē vairāk tavu rīcību, nekā tu spēj iedomāties. Un mēs redzam, ko domāja šajā grūtajā mirklī šis dēls. Un liekas, tas stāsts ir diezgan smagnējs, vai ne? Diezgan smagnējs. Viņam tagad jāiet pie tēva. Atpakaļ. Viņš ir sapratis, ka viņš ir savārījis problēmu. Viņš vienkārši grib kaut kādā veidā ierāpot klusām atpakaļ mājās. Bet labā ziņa, mīļie, Bībelē parasti ir tā. Ir sliktā ziņa, jeb realitāte bieži. Un tad Bībelē bieži ir bet. Efeziešu 2. nodaļa labs piemērs. Tur 1. pānta runā, cik salauzta ir pasaule, cik nopietns ir grēks. Un tad ir teikts, bet Dievs. Bet Dievs. Un arī šajā stāstā patiesībā parādās bet Dievs moments. Un kas notiek 20. pāntā? Šis jaunietis, šis puisis, dēls, viņš spēra soli. Un patiesībā Bībelē vārds grēka nožēla, angliski repentance, ja? Grieķiski metanoja. Pirmais ir domāšana, viens no tulkumiem, tiešais tulkums ir domāšanas izmaiņa. Tas nav tikai teikt, lūdzu, piedod, es vairs to negribu darīt, amen. Tas ir mainīt domāšanu. Un viens veids, kā var redzēt, vai cilvēks maina domāšanu, ir viņa rīcība. Un mēs redzam, ka šis puisis, līdzīgi kā šīs konferences nosaukums, viņš burtiski sāk atgriezties kaut kur atpakaļ. Viņš atgriežas vietā, no kurienes viņš nāca. Vieta, kas bija viņa oriģinālais dizains, attiecības ar tēvu. Un viņš griezās atpakaļ, sāpīgi, caur grūtām sajūtām. Esot novārtījies dubļos, bez apavēm viņš dodās atpakaļ. Cik grūts viņam tas bija ceļš, tu varētu noteikti domāt, kā tu justos dodoties atpakaļ. Bet mēs lasām, viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Un tad ir šie skaistie vārdi. Viņam vēl tālu esot. Tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krita viņam ap kāklu un skūpstīja. Šajā pantā vien jau ir daudz lietas, kur tiek salauzta atkal tā laika kultūra. Tēvs kā autoritātes figūra neskrēja, jo tas padarītu viņu necienīgu tādā ziņā. Ja kāds, kurš ir spēcīgs un varens, viņš iet lēnām ar autoritāti. Tēvs ir tik ļoti gribošs pēc savu dēla. Viņš ir gatavs izskatīties muļķīgi. Viņš grib skriet pretī kādam. Viņš zina, cik grūts ir tas ceļš. Un tēvs skrien pretī. Kāpēc? Viņš iežēlojās par viņu. Un pieskrējas viņam, krīt ap kaklu, lika viņam izstāstīt, kāpēc viņš bija aizgājis. Tā tur tekstā rakstīts? Nē. Viņš lika noskaidīt visas lietas, kas bija izdarīts nepareizi, un tad, nē. Viņš krīt viņam ap kāklu un skūpstīja. Jēzus šajā stāstā atklāja, kāds ir Dievs. Viņa māceklis Filips teica, klau, Jēzus, tu esi baigi labs, bet parādi mums tēvu. Jo viņi, kā ebreji, viņi gribēja zināt Izraēlu Dievu, Ābraham, Īzāku, Jākabu Dievu. Viņi bija radikāli džeki, un tad Jēzus saka, es gribu veikt izmaiņu, kā jūs redzēt. Es gribu jūsu domāšanā veikt izmaiņu, kā jūs redzēt Dievu. Ja tu esi redzējis mani, Jēzus saka, tu esi redzējis tēvu. Un šeit Jēzus dod stāstu, patiesībā 3 stāstus, ar vienu to pašu domu. Atklāt viņu domāšanai un arī mums, kāds ir tēvs. Kāds, kurš šķiet nepelnīt labs. Un mēs redzam tālāk, dēls jūtās, ka viņam ir jāizpērk vai viņš saka, zini, tēvs, esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Un atkal viņš iet, es neesmu vairs cienīgs. Jā, viņš pats spriež savu tiesu. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu.
Bet tēvs, kas notiek, viņš pat neatbild viņa teikumam. Viņš grib sākt svinēt. Viņš grib sākt priecāties par to, ka dēls ir atgriezies mājās. Šī ir netipiska atgriešanās. Un es nezinu, vai tu saredzi šajā tekstā, bet šeit ir tas, ko mēs saukt par grēku nožēlu. Kaut ko, kas ieved patiesā dzīvībā. Un šī stāsta fokus patiesībā nav pazudušais dēls. Un es vēl gribētu teikt pat vairāk, šis stāsts patiesībā pāršā visos tulkumos viņš ir pazudušies dēls. Dēls bija pazudis, bet viņš tika atrasts. Problēma ar reliģisku domāšanu, ka mums, un tik ļoti bieži mums patīk asociēt cilvēku ar kļūdām. Bet tēvs redz to, kas stāv priekšā. Viņš fokusēs uz to, kas ir jauns. Viņš bija pazudis dēls, bet viņš vairs tāds nebija. Viņš tika atrasts. Viņš bija nomaldījies, bet tas viņu vairs nedefinēja. Savukārt reliģijai patīk teikt, zini, tevā stāstā tomēr bija tas pazušanas moments. Bet šis stāsts ir par Dievu tēvu. Šis stāsts ir par tēvu. Viņš pat primāri nav par dēlu. Šis stāsts par to, kāds ir debesu tēvs. Jēzus viņu nosauc vēl radikāli, viņš salauž reliģisko sistēmu. Viņš uzdrīkstās teikt, ka Dievs ir aba. Viņš padara personīgi pieeja Dievam. Liekas, Dievs, ne jau viņš varētu skriet man pretī, iztīzos tā kā pārāk emocionāli skūpstīt un būt tik tuvās attiecībās. Un Jēzus, viņš apzināti iet līdz sirdī. Viņš grib atklāt Dieva tēva sirdi. Un arī tev un man Dievs vēlas reformēt domāšanu. To, kā tu redzi Dievu. To, kā tu redzi debesu tēvu. Jēzus mācīja mūs lūgt mūsu Jēzus nāca, lai atklātu tēvu. Tikai caur Jēzu tas var notikt. Bet tēvs ir tik svarīga lieta. Un mēs redzam, ka šajā stāstā Dievs kā tēvs iet pāri salauztībai, tumsai, kļūdām, un viņš raugās uz personu. Un mūsu reliģiskā domāšana teikt, viņam sākumā vajadzēja sagaidīt, ka dēls atvainojās par visām lietām, uzskaita visu, lai jau viņš nekļūst lepns, vai ne? Viņam ir sākumā jāapzinās, ko viņš nepareizi izdarīs. Bet Dievs tēvs kādos tulkumos, ka viņš pārtrauc to runu, ko dēls bija sagatavojis. Ja skatītos kādus no tulkumiem, viņš gan pat neļauj pabeigt viņam teikumu. Viņš saka svinības. Un liekas, pagāj tā neērti. Man bišķi slikti jājūtās. Bišķi jāparaud un mazliet smagi jājūtās. Citiem vārdiem man jāizpērk mana vaina. Un Dievs saka, nē. Liekas, bet tas ir pārāk labi. Man tomēr ir jājūtās slikti. Pazīst to sajūtu. Kur tu šķiet, es nevaru pārāk ātri sākt svinēt. Tā kā man jāpārbauda, tas dēls tiešām ir saprats. Jēzus nebaidījās dot šādu stāstu. Kas ir viens no viscitātākajiem stāstiem no visas Bībeles pasaules literatūrā un mākslā. Šis stāsts parāda debesu tēva abas tēta mīlestības sirdi. Tas, ko debesu tēvs vēlās, ir parādīt tev ceļu mājās, atgriešanās. Bībele saka, grēku nožēla ir svētība. Un es pats esmu pēdējos gados gājis cauri, mainījis daudz savā domāšanā, kad man senāk, es izaugu vidē, kur man grēku nožēla, ja vārds atgriezties no grēkiem, viņš asociējās tikai ar tādu smagnējumu. Un es nezinu, kā ir tev. Bet es nesaredzēju, ka patiesībā tas ir pats dzīvību dožošākais ceļš, jo tas ir ceļš apakaļ mājās pie tēva. Un jebkas, kas stāv ceļā, ir vienaldzīgs, tad, kad es redzu, pie kā aizdodos apakaļ. Lai arī cik zemu tu būtu kritis, cik lielos dubļos tu būtu atradies, kādā nešķīstībā tu būtu bijis.
kas šobrīd tev liek vēderam sakustēties, par ko domājat no tava stāsta. Es tev gribu pateikt svarīgu lietu. Dievs tev pazīst. Un viņš aizvien tev vēlās. Viņš zina tev tumšāko lietu, kas ir tavā prātā. Viņš zina to, ko tu patiesībā domā pat par viņu. Un vienlaicīgi, lai arī kas tas būtu, viņš jau gaida. Viņš jau stāv kalna galā. Viņš ir gatavs skriet tev pretī, lai arī kas tev attur. Evaņģēlijs nav primāri vēsts, ka tu nenonāksi ellē, bet debesīs. Tas to ietver. Bet evaņģēlija vēsts pat nav primāri par to, ka vienkārši tiks piedot tavu grēku un tu būsi nulles pozīcijā. Lai arī tas to ietver, mēs esam pateicīgi par krustu. Es domāju, ka es nepamanīju. Krusts, kristietības simbols. Jēzus nākšanas mērķis, caur to, ko mēs saucam par evaņģēliju, labās ziņas par glābšanu. Jēzus teica, viņš nācis atklāt debesu valstības evaņģēliju, ir, ka tu vari būt savienots apakaļ attiecībās ar savu radītāju, ar tēvu. Nevis ar saimnieku, bet ar tēvu. Un tad liekas, kāpēc viņš uzdizainēja, ka mēs piedzimstam ģimenē, nevis kompānijā vai fabrikā, kur mēs esam strādnieki. Vai ne? Viņš izveidoja vienību vārdā ģimene, kas mums ir visciešākā. Un vienlaicīgi mēs arī tur piedzīvojam sāpes. Un arī šodienas liecība mums atgādina, vai ne? Ģimene bieži ir vieta, kur visdziļākās saiknes, un vienlaicīgi, kur mēs arī tāpat kā citur piedzīvojam salauztību. Bet Dievs ir cita veida tēvs. Viņš vēlas dziedināt salauztību, ko tu esi piedzīvojis. Un tas, kā viņš dziedina salauztību sirdī, ne tikai prātā, intelektuāli, ka tu piekrīti patiesībai, bet ka tā patiesība tiek līdz tavai sirdī. Un ka viņš kā tēvs tev var apskaut, tur, kur tu jūties necienīgs. Kur tev šķiet, es neesmu vēl pietiekami izcietis sodu. Un viņš saka, zini, bet Jēzus. Tēvs vēlas dziedināt tavu salauztību ar apskāvienu. Viņš ir šajā telpā. Viens viņa pieskāriens tev, tavai sirdī, var dziedināt salauztību, ko nespēs 100 svētrunu, 100 pasākumu. Tev ir personīgi vajadzīgs, ka svētais gars dara reāli to, ko Pāvils daudz raksta. Šīs gars uz garu attiecības ar debesu tēvu. Man, kam patīk Bībeli mācīt, es zinu, cik svarīgs Dieva vārds, bet vienlaicīgi zinu, ja svētais gars nedarīs tavam garam to reāli, tie būs tikai vārdi. Varbūt atcerēsies kādu domu, kādu joku, bet tas nekad neizmainīs tavu dzīvi. Un es sapratu, es to nevēlos. Es nevēlos tikai intelektuāli tevi izglītot, ka tu zini bišķi vairāk par Jēzu. Tev ir vajadzīgs viņu sastapt. Ne tikai te, ka tu nāc pirmo reizi pie viņa, bet turpinoši sastapt. Tev vajadzīgs sastapt debesu tēvu. Pierakst šo rakstvietu. Romiešu 2:4. Pāvils Itālijas kristiešiem saka kādu radikālu lietu. Viņš saka, ka Dieva labestība vada viņus uz atgriešanos. Vai tu zini, katru reizi, kad Dievs uzrāda kādu lietu ar svēto garu tavā dzīvē? Tā nav bilde, kur viņš ir dusmīgs ar roku gaisā. Kur viņš ir gatavs tevi nopērt vai dusmoties, gaidīt morāli. Tie ir mūsu stereotipi. Dieva labestība ir tēvs, kurš gaida tevi apakaļ mājās. Jo viņš sūtīja Jēzu, un Jēzus teica, ka viņš nāca, lai dotu dzīvību un dzīvību pārplūstošu. Tas ir tas, ko Dievs vēlas. Un katru reizi, kad tu izvēlies kaut ko citu savā dzīvē, Dievs ir pārāk greizsirdīgs par tavu dzīvi, lai ļautu tev būt dubļos. Viņš sūta svēto garu, kas čuks tev. Nedara to. Griezies atpakaļ. Tās nav viņa dusmas. Bībele saka, ka viņa dusmas tika remdētas pie krusta. Teoloģiska patiesība. Dievs tev vairs nesoda. Jēzus paņem visu sodu. Neviena situācija, kam tu ej cauri, vairs nav Dievs sods. Dievs var kā mīlošs tēvs reizēm pārmācīt, jā.
Vēstule Ebrejiem to runā un citas vietas. Bet Dievs tagad deg par tavu dzīvi. Viņš tev gaida, viņš grib. Mēs redzēsim, es mīlestību ar tevi. Tamdēļ, mans draugs, atgriešanās, jeb grēka nožēlas fokus, es to savā dzīvē pārbaudīju. Man sanāk likās, es saņemšos nedarīt, negrēkot, nedarīt to lietu. Varbūt kādu rakstiet paņemt tiemas pa vidu. Tā kā fokus ir negrēkam. Bet es nesapratu vienu lietu, ka tas, uz ko tu vērsi savu fokusu, ir tas, ko tu pavēro. Bībele saka, vērs savus acis uz augšu. Raugies uz savu ticības iesācēju. Kas bija, ja mēs lasām šajā stāstā, par ko sāka domāt dēls? Nevis teikt, ne dubļiem, ne cūkai, ne amoralitātei, bet tēvs, mājas. Sāka domāt par ceļu atpakaļ. Un automātiski viņš sāka teikt nē citām lietām. Patiesa grēka nožēla nav par to, ka tu fokusējies tikai kam teikt nē. Bet ka tu fokusējies uz personu un attiecībām, kam tu gribi teikt jā. Dēls teica jā savām mājām. Fokus bija jā. Un arī tev, mans mīļais draugs, šajā dienā es gribu teikt, debesu tēvs stāv ar atplastām rokām. Un es šobrīd esmu vadītājs, un es aizsāku draudzi, un es kalpoju misijā, un arī daudz lietas, un prasīju gadus, lai mainītu manu domāšanu par to, kāds ir Dievs. Un es lasīju daudz visādi teoloģiju, un klausījos daudz svētrunas. Bet man iekšēji tāpat bija šie mēli, ka es nācu no vides, kur man likās, man ir daudz jākalpo, lai viņš tāds priecīgs būtu, lai būtu. Es nezinu, vai jūs spējat asociēties, varbūt tie, kas nāk no baptistu fona, citās virbēs varbūt savādāk, bet es mīlēju Dievu, zināju, ka viņš man mīlēja, bet man likās, man ir pietiekami daudz jādara, lai tos svara kausus turētu tā, lai viņš ir priecīgs. Sāku vienā mirklī, es sāku nedarīt, viņš var sākt kļūt dusmīgs. Tāda bija man ticība, tāda bija man sapratne. Es nebiju līdz galam sapratis to, ka man caur Jēzu jau ir dots 100% tēva pieņemšana. Viņš nekad tev vairs nevar atstumt, ja tu esi Jēzu. Ja tu esi kļūst pie Jēzus sekotāju. Es atdevu viņam savu dzīvi. Mēs tuvojamies beigām. Ir divas rakstvietas, divas vietas, kur Pāvils runā šādus vārdus. Viņš savieno svēto garu ar tēmu par Dievu tēvu. Un viņš saka, jo Dieva mīlestība, jaunā derībā vārds Dievs 99% vienmēr būs par tēvu. Ja? Viņš saka, jo Dieva, tas ir tēva mīlestība, caur svēto garu, kas mums ir dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Man patīk teikt, ka svētais gars ir aktīvais aģents, kurš dara reālu to, kas ir rakstīts šeit par tēva mīlestību. Un pēc tam 3 nodaļas vēlāk, 8. nodaļā viņš saka, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet saņēmuši dēlu, meitas arī jums, tiesības un svēto garu, kurā mēs saucam abu tēvs. Un svētais gars kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Šodien Dievs grib tavam garam liecināt, svētais gars grib liecināt, ka tu esi mīlēts dēls un meita, ja tu esi atdevis savu dzīvi Jēzum. Un Dievs neredz primāri tavu pagātni un tavas kļūdas. Viņš tev aicina pie sevis. Atgriešanās ceļš ir ceļš viņa rokās atpakaļ. Ja tavu bildi par Dievu tēvu, ka ir viņš dusmīgs, sarūktināts, vīlies, klāt nēsoši, tas tev izaicina iet šajā stāstā un atrast to. Šis nav sarūktinājums stāsts. Šis ir stāsts, kur Dievs iet pāri mūsu sapratnē par cik radikāli, skandalozi ir Dieva mīlestība. Un ka patiesībā tikai tā mīlestība spēj dziļumā uzvarēt grēku. Tā nebūs tavs saņemšanās. Es mēģināju sanāk. Es varu pateikt ātrāk. Nestrādā.
Tev ir vajadzīga augstāka bauda, kā saka vecie teologi. Tev ir vajadzīga augstāka bauda, lai teiktu kaut kam mazākam nē. Mans piemērs parasti ir pa kafiju. Man ļoti garšo kafiju. Man ilgi kāds varēja teikt, nedzer to kafiju. Es saku, nē, ir labi. Es braucu Londonā studēt. Un te bija kāds mācītājs, pie kuras dzīvoja Londonā, kurš grāmatas sarakstīs, un viņš tāds ģēnijs, dīvains. Ja, tāds. Un ļoti gudrs vīrs, un viņš ļoti iedziļinājies kafijas lietās. Un viņš saka, Klau, vai es tev varu uztaisīt vienu kafiju? Es saku, jā, man jau ir sava, man ir labi, bet var mēģināt. Viņš man uztaisīja kafiju. Es padzēros. Un tad man bija moments. Es biju pagaršojis kaut ko labāku. Labi izpilnāt espresso, kura bija saputots piens, tieši pareizajā daudzumā. Un mans garš kārpiņas bija atgriezušās. Un man vairs nebija jāsaka nē tai sliktajai kafijai. Man nebija jāiet gar skatlogu teikt nē. Es zināju, kam es pateicu jā. Kaut kam labākam. Tev ir vajadzīgs gan zināt caur rakstiem, bet arī piedzīvot caur garu. Nebaidies no vārda piedzīvot. Viss caur Bībelē tas ir. Saslēgt to, kas ir rakstīts ar to, ko tu piedzīvo. Gars uz garu, kā Pāvils teica. Kad svētais gars liecina, ka tu esi mīlēts. Un ka tavs grēks, lai cik tumšs būtu, nevienā mirklī nav varējis mainīt Dieva sirdi. Un ko es gribu teikt šajā stāstā? Dievs neatstāja savu dēlu Kailu. Viņš atnāk bez apmetņa un bez kurpēm. Tā laika kultūrā, tik līdz kāds kļuva par vergu, viņam tika atņemti apavi. Un ja tu piefiksēji stāstā, tēvs liek atnest 3 lietnes - apmetni, gredzenu un zandals. Kurpes. Un mēs varētu pavadīt vēl stundu, kas skaidro katru no tām lietām detalizētāk. Bet citiem vārdiem sakot, viņš atgrieza identitāti. Apmetnis, angliski vārds robe, jaunās derības valodā tas asociējas ar taisnību. To, ka kāds ir perfekti pieņemts un tīrs Dieva acīs. Visa atklāsmes grāmata runā par to pašu vārdu. Tēvs momentāli saka, dodiet viņam labāko apmetni. Un ziniet, kas ir interesanti. Labākais apmetnis parasti namā piederēja tēvam pašam. Tas nozīmē, ka viņš deva savu apmetni, savu apģērbu. Dievs neatstāja tev Kailu sabijušos ar savām traumām un sāpēm. Viņš vēlas tev apģērbt. Viņš dod sev pašu, viņš dod Jēzus taisnību, viņš tev apģērb Jēzu. Jaunās derības valoda, tu esi apģērbts. Apģērbiet sevi, jauno cilvēku. Dievs tev neatstāja neapģērbt. Un arī šodien es tev gribu teikt, lai arī kāda būtu bijusi tev pieredze ar tavu zemes tēvu. Mēs drīz tagad virzīsimies uz lūkšanām, bet ko es gribu teikt? Lai arī kāda būtu bijusi tavu pieredze ar tavu zemes tēvu. Dievs tēvs vēlas atklāt to, kā viņš tev redz. Un viena no visdziedinošākajām lietām ir iepazīt arī Dievu tēvu kā personu. Jo Jēzus atklāja, mēs fokusējamies uz Jēzu, bet Jēzus trīsvienībā atklāja tēvu. Svētais gars atklāja Jēzu, bet Jēzus vērš acis arī uz tēvu. Un Pāvils saka, mums ir vajadzīgs piedzīvot tēvu mīlestību. Tātad tēvs dod tev apmetni. Viņš dod gredzenu, kas simbolizē autoritāti, un zandels, jeb apavus, kas simbolizē priekšrocības, kas bija dēlam namā, jo kalpiem nebija apavi. Dievs pieņem viņu pilnībā, un viņš sviež ballīti. Un tas bija tas, ko es jūtu, mīļie draugi, ka Dievs vēlas atklāt to, kā Dievs tēvs tev redz, aba. Man bija pirms gadiem, ka pa mani lūdza, man bija situācija, es biju vadītāja konferencē, visi ļoti gudri vīri, salasījušies daudz grāmatas. Un vienlaicīgi, tad, kad sākās lūkšana daļa, es nobijos. Kāpēc? Tāpēc, ka es redzēju, ka cilvēki, kas lūdza, viņi lūdza ļoti pazemīgi un klusi, viņi lūdza konkrētas lietas pat maniem draugiem, visi tādi džeki. Un pirmais sāk raudāt, es domāju, kaut kā gadījās. Otrais sāk raudāt. Es jau bišķi satraucos.
tad, kad trešais raudāja, tad parādījās, kā es patiesībā domāju par Dievu. Es ātri mēģināju nožēlot visus grēkus, ko es varēju iedomāties, jo tik daudz es teoloģiski zināju, ka viņš necelt augšā lietas, par ko es kaunētos. Bet tas parādīja, smieklīgi, ne? Bet tas parādīja man, kā draugu dibinātājiem, kā es domāju par Dievu tēvu. Man bija bišķi bail, ka viņš kaut kādas lietas neuzcels uz augšu, par ko man būtu kauns. Bet cik daudz es vēl nebiju iepazinis tēva sirdi. Un es tev gribu teikt, piedzīvo to ātrāk savā dzīvē, lai tev nav jādzīvo reliģijas smagumiem. Jo tu nespēsi izpelnīties viņa mīlestību. Un tev to nav jānopelna. Caur Jēzu tā jau tev ir dota. Un viņš grib, ka tu to piedzīvo, ka tā dziedina tev sirdi. Un vistumšākās lietas, no tām tu vari griezties. Nevis primāri uz viņām sakot nē, bet sakot jā. Sakot jā tēvam, kas stāv kalna galā. Un tāpēc mēs tagad darīsim tā, ka mēs paņemsim 5 minūtes. Fona mūzika. Mēs paņemsim laiku vienatnē ar Dievu, tu un Dievs. Tā ir kāda no vēstures baznīcas garīgajām praksēm, tā kā būt vienam ar Dievu, angliski solitude, ka tu esi viens. Ja? Reizēm tas varbūt, ka tu izbrauc uz kādu vietu ārā, bet es to pats praktizēju savā dzīvē, vienkārši mācīties būt. Nevis darīt, nevis kalpot. Šajā mirklī tev nav jākalpo. Tev nav nekas jādara. Vienkārši esi. Esi ar Dievu tēvu un lūdz, lai viņš runā uz tevi, to, kā viņš tevi redz. Un 5 minūtes paņem mirkli, jo pēc tam būs laiks ar draugiem un būs fun un viss, kas būs. Bet paņem 5 minūtes un uzdrīksties vienkārši klausīties. Jo mēs ticam, ka mūsu Dievs ir Dievs, kurš runā. Viņš runā caur rakstiem un vienlaicīgi viņš runā arī viens uz viens. Mēs paņemsim 5 minūtes šādā veidā klausoties. Un es tev aicinu, ka tu vari klausīties. Un ja tev ir viņam kaut kas jādod, jāsaka, tad tu saki. Bet uzdod viņam jautājumu, ko tu saki par mani? Kā tu mani redzi? Un klausies. Un pēc šīm 5 minūtēm tālāk būs iespēja tiem, kas vēlēsies, saņemt arī aizlūgšanas. Aizlūgšana izmainīja manu dzīvi. Man likās, ka es daudz zinu intelektuāli, tas bija fakts, bet es daudz no tā nebija arī personīgi pieredzējis savā dzīvē. Un Dievs parādīja, ka viņš man pazīst. Viņš parādīja, ka viņš zina tumšākās lietas manā dzīvē. Un aizvien viņš man pieņēma. Un ka evaņģēlijs nav tikai, lai tu ienāktu kristietībā, attiecībās Jēzus. Viņš tikpat ļoti un reizēm vēl vairāk ir vajadzīgs, lai turpinātu. Un bieži kādam, kas varbūt priekšā, vai vadītāji, vai organizatori, vai mācītāji, varbūt tik sarežģīti, jo liekas, es jau staigāju ar Dievu, bet ir tās grūtās lietas manā dzīvē. Un tagad man ir jākapā. Bet tā nav. Dievs vēlas, ka tu atgriezies pie viņu. Un tas sākās ar būšanu. Tas sākās, ka tev vairs nav jānopelna. Un tagad mēs esam, man kā darītājam, kam patīk darīt, rīkot, ir kā detoksikācija, ka tu detoksējies. Un tu vienkārši esi. 5 minūtes šādi, un pēc tam tie, kas vēlēsies, varēs saņemt aizlūgšanas, un pārējie varēs doties pusdienās. Bet paņemam 5 minūtes, ir timeri, ja var mūzika bišķi skaļāk, un pavadam vienkārši laiku un klausies, ja vajadzīgs pieraksti. Un ļauj, lai svētais gars runā uz tevi.